Šodien bija interesanti sarakste kopienas grupā. Tie, kas vēlas droši var pievienoties augšā, ir kopienas grupa. Soli tuvāk sev brīdī, kad tu ej šo transformācijas procesu, jo procesu iepazīstot, kas tad es esmu pats, ja pati patiesībā. Grupā bija tāds ļoti interesants jautājums. Kas tad tu esi? Es jautāju sievietei. Viņa raksta, es esmu mamma, es esmu sieviete, kas vēlas sev blakus stabilu vīrieti, kurš zina, ko grib, rūpīgu, gādīgu, neatceros, kā tur bija, bet ideja tāda, ja? Stabilu vīrieti, pārliecinātu vīrieti. Un tagad ir jautājums, vai tiešām tu esi mamma, vai tiešām tu esi sieviete? Ja mēs paskatāmies no dvēseļu viedokļa, mēs ķermeni ieņemam, bet mēs neesam ķermenis. Mēs paņemam ķermeni kā instrumentu, lai varētu pasaulē rīkoties un darboties un piedzīvot šo visu notikušo, bet mēs jau neesam ķermenis. Es neesmu Lana, es neesmu mans ķermenis. Man ir ķermenis, jā. Man ir vārds dots, jā. Tas tāpat kā tev ir mašīna ar nosaukumu džips, piemēram, ja? Modelis. Tas tāpat man ir dots ķermenis, bet es neesmu ķermenis. Tu taču neteiksi, ka tu esi džips. Tu neesi džips, piekritīsi? Tev ir džips, tev ir māja, tev ir ķermenis, bet tu jau neesi ķermenis. Tu esi dvēsele, kas ir pieņēmusi ķermeni, kas ir viņā iemiesojusies, lai piedzīvotu šo visu. Un tad jautājums, kas tu esi, ja noņem nost mamma, diplomi, statusi, nauda, grādi, vīri, sievas, draugi, kas tu esi bez visa? Kas tu esi bez bērniem, kas tu esi bez slavas? Kas tu esi bez sava vārda, bez sava uzvārda? Kas tu esi tīra, kaila un patiesa? Un tajā brīdī tu saproti, ka tu esi kaut kas daudz, daudz vairāk, kā tikai tavs ķermenis. Tu esi daudz, daudz vairāk, kā tikai vārds mamma. Tu esi daudz, daudz kas vairāk, kā vārds sieviete. Tu esi kas daudz, daudz vairāk, kā tavs ķermenis. Un tad ir par to otro teikumu. Es esmu sieviete, kas vēlas sev blakus stabilu partneri, kurš zina, ko grib. Kamēr tev būs vēlme, tev būs vajadzība pēc šī stabilā vīrieša, pajautā sev, ko tu no viņa vēlies no šī vīrieša. Tu vēlies stabilitāti, drošību. Es tev varu iepriecināt, ka drošība ir nedrošībā. Tev drošība atnāks un nojauks, lai tu nedrošībā iepazītu drošību. Respektīvi, upe plūst, tā ir dzīves plūsma, viņa ir mainīga. Pārmaiņās drošības nav. Tu vēlies to, kā nav. Tavs prāts vēlas drošību, jo prātam ļoti patīk drošība. Un viņam nepatīk viss, kas iet ārpus drošības robežām. Bet visa dzīve ir cikliskas pārmaiņas. Ziema, pavasaris, vasara, rudens cikliski, katru dienu ir savādāk un viss mainās. Nav drošības. Drošība ir nedrošībā, tajā, ka tu ļaujies. Tajā, ka tu ļaujies, kā būs, tā būs. Ņemšu, kā būs. Ja? Jo tā grāmata jau ir sarakstīta, tā upe jau plūst, jau viņa var apstādināt. Un tajā brīdī, kamēr ir vajadzība, turpat arī būs vilšanās klāt, jo tev ir vajadzība pēc šī vīrieša. Tajā brīdī, kad tu pati kļūsi pārliecināta par sevi, savā spēkā, savā pārliecībā, savā drošībās, tajā, kā pasaka pareizi, jutīsies labi uz pasaules, tā varētu teikt. Tajā brīdī, kad tu to visu iemiesos uz sevī, ko tu vēlies redzēt tajā vīrietī, tajā brīdī tev atnāks partneris, vīrietis, bet viņš jau vairs nebūs aiz vajadzības. Viņš būs kā bonus. Tu būsi garšīga un smaržīga pati, un tu to garšu un smaržu nemeklēsi vairs viņā. Ja? Tas tā kā tev un viņam nebūs jāatņem garša un smaržu un jāieliek sevī. Tu to nevar izdarīt. Viss, ko tu var izdarīt, ir garšot un smaržot pati, un blakus just tādu pašu garšīgu un smaržīgu vīrieti. Piekrīt? Tad nevienam nekas nav jāatņem. Tev ir sava garša un smarža, un man ir sava garša un smarža. Mēs varam kopā viņu baudīt, un mums ir forši. Un tas ir kā bonus.
bet tā vairs nav vajadzība. Ok? Ja kaut ko nesapratāt, droši jautājiet.